Sveiki atkal visiem. Šodien BMW džipiņš uz diagnostiku un remontu. Pirmais uz diagnostiku. Problēma mums ir panelī iedegās 4x4, ka nestrādā ABS un tā tālāk. Kļūda mums parādās 5. Ja. Problēmas ar ABS neatpazīst vienu no ABS devējiem. Tātad ierakstījām grafiku, ja, un tādreiz man ir uzlikts uz atskaņošanas, ja, un uzķēru momentu. Mēs redzam, ka aizmugurējā kreisajā ratā mums braucot ir kaut kāds izkritums. Ja. Pārējie 3 grafiki mums iet tīri vienādi. Ja. Tātad ņemsim tagad osciloskopu un baudīsim kreiso ratu, kas tur notiekās. Tātad kļūda mums ir 5 EC, 5DEC, razdatka mums nestrādā, jā, atkaz, un dačik ātruma devējs neatpazīst virzienu, jā. Bet interesantākais ir tas, ka Bembim neiedod konkrēti pa kuru, bet iedod kodu 5C, 5C, launch tā arī tulko. Skatījos YouTube'ā, praktiski jāmeklē ir dzīvojos datos, kā to atrast. Tātad ierakstījām oscilogramu braucot, un rezultātā sanāk to, ka aizmugurē kreisajā kaut kādas problēmas. Šodien bija labā omā. Uztaisīju šādu te pārēju. BMW ABS devēju un pagalmā metās Bembis, nokriebu papu mammu un pielodēju galus. Biju te iepircis jau Lemonā no Doma, jau sen bija kaut kā tāds jau vajadzīgs lēnā, bet šodien bija labs garstāvoklis. Tā kā mērīšana tur ir diezgan problemātiski, un jāmēra gan ir ABS devējs, gan arī signāls. Tad es šeit varēšu tagad nomērīt gan pienākošo no varošanu no ABS bloka, gan izējošo signālu no ABS devēja, gan abus divus reizē, gan pretestības, gan visu pārējo. Un arī ievienoju ķēdi, nepārtraucot ķēdi. Mērījums ar multimetru mums parāda, ka tas mums ir aktīvais devējs. Un vesels izskatās, jo samainot vadus ar vietām, mums nekādas pretestības nav. Tad tur iekšā ir tranzistors. Ja. Tādā veidā varam pabaudīt, vai tas ir aktīvais vai pasīvais devējs. Vai viņš ir vesels. Ja. Ko atliek? Pievienot mašīnu un pieslēgt osciloskopu. Un tad jau redzēsim, kas tur notiekās. Tā, esam pieslēguši multimetru. Barošana mums pienāk 10,5 volti. It kā stabili. Slēdzam osciloskopu. Tā, lasām oscilogramu. Redzam, ka signāli ir, bet tur kaut kas pa vidam iztrūkst. Rats mums griežās. Uz puses mums ir ABS gredzens. It kā vizuāli viss ir vesels. Ja. Otrā līnija, otrais kanāls mums ir barošana 12,9, pirmais mums ir impulsi. Tā. Ierakstam, apstādinam. Tā, kas mums te tagad būs pa... Pastamies ierakstu. Jā, ieraksta funkcijā skatāmies, ka mums tur kaut kas nav ritīgi. Tad impulsi mums iet. Kaut kas izkrīt.
Tā. Tātad mums pa vidam izkrīt arī zobiņi. Tā. Dators man arī iet lēnām uz dēli. Ir doma iegādāties portatīvo šādiem te gadījumiem. Tad ļoti interesanti te. Jā. Izvēršanas paskatāmies tā. Vajadzēja būt smukiem signāliem. Nu, nav nekā te prātīga. Pārbaudīsim ABS gredzenu, izpūtīsim un tad skatīsimies pie ABS devēja. Un tā, iztīrījām ABS gredzenu. Rāds mums griežās ar otru ātrumu, bet impulsi mums tur zīmējās diži nekādi. Tātad pieļauju domu, ka ir traumēts ABS devējs. Barošana mums ir stabila. Ja, tad A kanālā mums ir 13 volti. Tas ir B kanāla, otrais kanāls mums ir barošana. Rīkne šī te augšējā, ja. Un tas ir signāls. Nu, nekas īpaši tur labs nav. Mainīsim devēju. Diagramma mums ir. Tā. Baudam. Ieraksta funkcija. Tā. Interesantākais. Tā viņa ir 1 volts impulss. Bet strādā. Labi, jāliek izdreivā, sniegā. Tā, autodata mums rāda. Tas signāls mums ir no 0,75 līdz 2 voltiem. Grafiks ir kantainais, kā mums atbilst. Tā, kļūdas nodzisa, panelī nekā vairāk nav. Uzlikām launčam dzīvos datus. Un, diemžēl, es neko parādīt braucot īpaši nevarēšu. Bet, nu, dati, lai tur uzliksim ieraksta funkciju, lai viņi tur iet. Nu, sākam ar pirmo. Tā, vienu gabaliņu esam jau izbraukuši. Panelī mums neviena lampiņa neiedegās, ne ABS, ne pretbuksēšanas, viss notiekās patreiz. Nu, uzberot mums. Nu, jūt. Jā. Braucam.
piespiežam pedāli, ir bembis aiziet, var just, ka ir spēks. Ko jāiebrauc kādā bišķi mīkstākā vietiņā, jāpaprovē, kas notiksies. Pirmajā mums te tāda pļaviņa. Jā. Rauksim tikai te zinām vietī, nu ko, aizdējām. Jūt, ka iet. Izstāsts, ka remonts būs veiksmīgs, apstāsimies. Pastīsimies, ko mums launčis atbildējis. Ja. Tad apgriežīsim varbūt šitā te. Nu, katrā ziņā tā apstādināsim ierakstu. Grafikā redzam. Tā, nofokusējam. Grafikā redzam, ka mums nekādi pārtraukumi, nekur nekas nav bijis. Tad uzskatīsim, ka remonts mums ir veiksmīgs. ABS 9 vienkārši nebija beigts, mazliet bojāts, bet uzķert viņam bija grūti. Tikai skatoties dzīvajos datos, un uzķerot momentu, ka mums tur vienā momentā kreisajam ratam izkrita kaut kāds signāls. Nu ko, braucam mājās, atdodam klientam mašīnu, veiksmīgi uz remontus.